Sveiki! Šī meditācija ir veltīta piedošanai. Mēs sāksim ar piedošanu sev, jo bieži vien ir grūti patiesi piedot citiem, ja mūsos pašos ir spriedze, vainas sajūta vai aizvainojums pret sevi. Dzīves laikā mēs visi esam piedzīvojuši brīžus, kuros esam tikuši sāpināti. Un tikpat cilvēcīgi ir arī tas, ka apzināti vai neapzināti mēs paši esam sāpinājuši citus. Šī prakse nav par vainas uzlikšanu kādam, sevis tiesāšanu vai attaisnošanu. Tā ir par godīgu un līdzjūtīgu skatienu uz savu dzīves pieredzi un attiecībām. Piedošana nenozīmē aizmirst vai attaisnot notikušo. Tā ir spēja ieraudzīt cilvēcību sevī un citos, saprast, ka katrs no mums konkrētajā brīdī ir darījis labāko, ko spējis, ar tām zināšanām un iekšējiem resursiem, kas bija pieejami. Dzīves pieredzes, arī izaicinošās, mūs veido. Tās ir devušas tev spēku, dziļumu, sapratni. Šajā praksē mēs ar cieņu un pieņemšanu raugāmies uz savu dzīves ceļu. Meditācijas laikā var parādīties arī sajūtas, kas nav vieglas, piemēram, aizkaitinājums, skumjas, vainas apziņa vai dusmas. Ja tas notiek, pamani to ar iecietību. Tev nekas nav jālabo vai jāmaina. Vienkārši ļauj sev būt ar to, kas šobrīd nāk pie tevis. Atceries, šai meditācijai nav konkrēta mērķa vai sasniedzama rezultāta. Tev nav sevi jāpiespiež piedot, ne sev, ne citiem, ja vēl nejūties gatavs vai gatava tām. Pietiek ar to, ka pamani, kādi cilvēki un situācijas tavā apziņā uzpeld un kā tās liek tev justies. Pieeja šai praksē ar laipnību un maigumu pret sevi. Ļauj emocijām nākt un iet. Ja kādā brīdī tu sajūti, ka emociju kļūst par daudz, tu vienmēr vari atgriezt uzmanību pie elpas, vērot tās ritmu un kustību, lai atjaunotu savu līdzsvaru. Es vadīšu šo praksi ar savu balsi. Starp maniem vārdiem būs pauzes, lai tu vari atkārtot, sajust un piedzīvot visu savā tempā. Lai noskaņotu prātu un ķermeni šai meditācijai, šoreiz mēs izmantosim skaņu om. Proti mēs ieelposim un izelpā radīsim skaņu om, ļaujot šai skaņai pilnībā izskanēt līdz galam. Tu vari šo skaņu izteikt skaļi, čukstus, vai arī vienkārši atkārtot to pie sevis domās. Ja vēlies, var arī tikai klausīties, kā šī skaņa skan manā izpildījumā. Šī skaņa om tiek uzskatīta par visuma pirmo skaņu, vibrāciju, kas apvieno ķermeni, elpu un prātu. To skandējot, mēs nomierinam nervu sistēmu un ļaujam uzmanībai vērsties uz iekšu. Tā atgādina dabisko dzīves ritmu, kā viss rodas, pilnībā izskan un pēc tam mierīgi norimst. Tā ļauj sajust, ka arī domas un sajūtas var nākt un iet bez nepieciešamības tām pieķerties. Tagad iekārtojies ērti, sēdus vai guļus, pievērs uzmanību tam, lai mugura būtu taisna, bet atslābināta. Maigi aizver acis un novirzi uzmanību uz savu ķermeni. Pārliecinies, ka tas jūtas ērti. Ja nepieciešams, nedaudz pakusties un atrodi vēl ērtāku pozīciju. Un sāksim praksi. Veic dziļu ieelpu un izelpu. Vēl viena ieelpa
izelpa. Tagad dziļi ieelpojam un izelpā radam skaņu Vēl viena ieelpa un izelpā Vēlreiz ieelpojam Tagad ļauj savai elpai atgriezties parastajā ritmā. Sajūti savu ķermeni, pamani, kā tu šobrīd jūties. Un ļauj apziņā uzpeldēt brīžiem vai situācijām, kurās esi sevi sāpinājis vai sāpinājusi. Bez vērtējuma, bez steigas, vienkārši pamani. Ja parādās skumjas, vainas sajūta vai smagums, ļauj tam būt. Tev nav no tā jābēg. Vienkārši pamani un ļauj sev šo smagumu pamazām atlaist. Tagad maigi elpojot, klusībā pie sevis atkārto šīs frāzes. Es piedodu sev par to, kā es esmu izturējusies pret sevi. Es zinu, ka toreiz mani vadīja bailes, sāpes un apjukums. Es darīju labāko, ko tajā brīdī spēju. Es ļauju sev atlaist šo pagātnes smagumu. Es piedodu sev. Es dāvāju sev mīlestību. Es tev tagad došu dažas minūtes klusai sarunai ar sevi. Ļauj sajūtām brīvi plūst caur tavu ķermeni un prātu. Tagad maigi vērs uzmanību uz savām attiecībām ar citiem. Neviens cilvēks mūsu dzīvē neienāk nejauši. Arī tie, kas mums ir sagādājuši sāpes, ir bijusi daļa no mums paredzētā dzīves ceļa. Šīs pieredzes ir mūs veidojušas, taču ilgstošs aizvainojums piesaista mūs pagātnē un atņem iekšējo brīvību. Ļauj tagad apziņā uzpeldēt cilvēkam, kurš tevi ir sāpinājis.
Ļauj sev to mierīgi atcerēties un sajust. Pamani sāpes un skumjas, kas mājo tevī, atzīstot to smagumu bez nosodījuma. Un dod sev atļauju šo nastu atlaist, vismaz šajā brīdī atveroties piedošanai. Klusībā atkārto šīs frāzes. Es piedodu tev par to, kā tu mani sāpināji. Es tagad saprotu, ka iespējams tu to darīji savu baiļu, sāpju, apjukuma vai dusmu ietekmē. Šis aizvainojums ir pārāk ilgi smeldzis manā sirdī, un šodien es piedāvāju tev savu piedošanu. Es piedodu tev. Es piedodu ikvienam, kurš man ir nodarījis sāpes. Ļauj sajūtām brīvi caurstrāvot tavu ķermeni un prātu, un atkārto šīs frāzes pie sevis tik reizes, cik vien nepieciešams. Un tagad ar maigumu atkal vērs uzmanību uz sevi. Arī mēs paši dzīvē esam sāpinājuši un ievainojuši citus. Mēs esam nodarījuši pāri, apzināti vai neapzināti, savās sāpēs, bailēs, dusmās un apjukumā. Ļauj sev mierīgi atcerēties brīžus, kuros tu esi sāpinājis vai sāpinājusi citus. Atsauc apziņā situācijas, kas joprojām noslogo tavu sirdi. Atzīsti šīs sāpes, kuras esi radījusi citiem. Esi atvērta savām skumjām un nožēlai. Dod sev atļauju beidzot atlaist šo nastu un lūgt piedošanu. Ikvienam, kam tu esi nodarījis pāri, domās pasaki, man ir ļoti žēl. Lūdzu, piedod man. Paldies tev. Es tevi ļoti mīlu. Atkārto šīs frāzes pie sevis tik reižu, cik nepieciešams, un ļauj sajūtām brīvi caurstrāvot tavu ķermeni un prātu.
Mēs tuvojamies šīs prakses nobeigumā. Veic pāris dziļas ieelpas un izelpas. Ar katru izelpu ļauj sev sajust nedaudz vairāk brīvības. Iespējams, ne viss ir piedots pilnībā, un tas ir normāli. Šodien tu spēri soli pretī sev, un tas ir ļoti nozīmīgi. Veic vēl vienu garu, dziļu ieelpu un pilnīgu izelpu. Pakustina nedaudz savu ķermeni. Un, kad jutīsies gatavs, maigi atver savas acis. Paldies, ka veltīji sev šo laiku.